perfekta diena, forši pavadīts laiks, rītīgi izsmējos bez desām. Vislielākais prieks bija par to meiteni, kas atgriezās trasē pēc kritiena. Tas tīri labi. Tā, kaut kā mēģināju, skatījos kā čempiņš te septajās un mēģināju tāpatām sēdēt uz priekšu un dot gāzīti. Kas likās visgrūtākais? Skatītāji. Nē, trasi ir, man liekas, ka labi. Visgrūtākais ir, varbūt fiziskam ir jābūt krietni labākam. Ja varētu to motu turēt kaut kā starp kājām savādāk, viņš bišķi pa jaudīgi priekš manis likās. Man. Bet, vispār prīmā. Satraucoši, kaut kāda tāda adrenalīna nebija vēl jūtas. Trasa likās grūta? Ja aizmugurē man sēž, tad nav grūti, tā nelikās, bet ļoti, ļoti bailīgi. Pirms tam ar mocu bija braukus kaut reizīt? Sveiks! Sveiki! Tev bišķi nīgnāks mocīs rāpjās kā pārējiem. Tā diezgan normāli lidoja pa trasi. Es teikšu tā labi iet. Labi iet, jā. Un trasi kā likās šitā grūti, viegli? Smilšaini un tā špūrīt brīžiem, bet es sen arī neesmu braucis. Bet iepriekšējais braucis, vai ne? Man bija kādreiz 250, 200 pa mežiem bišķi pabraucis, bet trasēs es nekad neesmu bijis. Te iedevu 400 un laikam bišķi savādāk. Gan jau, kādreiz izbrauc, lai jāmats rokā. Nav tik traki. Čau! Čau! Bišķi kā aizelsies, ne? Nē. Viss normāli, jā, viegli bija. Patīk elpot. Viegli bija? Jā, elementāri. Edrs. 10 aplis vēs varētu nobraukt. Vispār, atpakaļ vietā. Edrs, ap pedāļu riteni, ja? Jā, vēlams spārīt. Bet kā vispār gāja? Baigi grūti. Ja reiz tikai es braucu tikai pirmo ātrumu, tad baigi grūti. Nebija vietas, kuru ieslēgt otrajā? Nē, man teica, lai es neslēgtu tālāk. Kāpēc viņam otro reizi? Jā. Cik daudz drosmes vajag, lai saņemtos pēc tāda kritiena? Es pat nedomāju, vienkārši esmu drosmīga un viss. Adrenalīns? Noteikti. Ir. Grūti likās, ja? Ir, jā. Jāmāk braukt. Kāds bija priekšstats pirms tam par motocrossu un vai zināja kaut ko? Nē, tā es sekoju līdzi motocrossam un tā patīk vērot un visu. Pašai vienmēr gribējies to pamēģināt un es to izdarīju. Skaidrs, paldies! Sveiks, kā tev sauc? Sveiks, man sauc Edgars. Un kā gāja? Sodīgi. Kāpēc? No reizi vispār es nezinu, kas tas tāds ir. Pirmo reizi moci? Ja bija braucis kaut kad? Man ir ielas moci. Man bija šitā līdzīgi kā tagad. Tā, jā. Bija kritiens, jā? Jā, apgāzot. Otrajā aplī bišķi normālāk. Spēka pietika? Nē, tā, es nezinu, normāli. Normāli. Gan, tas ir pilnīgi cita apstākļa, kā ja kaut kur vispār braukt un
Kā domā, kas ir nepieciešams, lai izbrauktu šo trasi 2 reizes ātrāk apmēram? Laiks, spēks, izturība, treniņi. Nu arī līdz vakaram. Treniņš, vēl viens treniņš. Tā. Ar močiem vispār braucat? Jā, ar baiku. Ar baiku. Starpība? Liela. Milzīgi, jā? Protams. Kas ir tas pats lielākais? Nu, tās rīsas viss, galvenais ir pierast pie tā moču. Tie 2 apļi ir, teiksim, pirmais ir iepazīšanās. Lai tu vismaz zini, kur braukt, un otrais, teiksim, ja būtu vairāk, tad jau, teiksim, tas bišķiņ jau sanāktu ar katru apli labāk, teiksim. Otrajā braucienā tieši tur, kur negribēja iebraukt, iebrauca. Jā, tur, teiksim, ir tā strādāšana bišķiņa savādāk nekā baigam. Prēmis ir baigam priekšā, te tikai pakarējās. Nesanās kaut kā arī pat otrajā ies. Katrā ziņā starpība ir liela starp šosejas moci un cross moci. Jā. Tātad mums ir sērkociņi 3 gabali. Un tas, kurš izvilks ar galviņu, tas brauks. Kurš vinēja uz akmeņu šeit? Gas? Brauc. Pagriezis pret mani lūdzu. Nebrauc. No! Brauc. Baigi labi. Bet 2 apļi bija, protams, maz, lai parādītu kaut ko, bet, rādīsim, ko varēsim. 2 nedēļām esi gatava? Jā. 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 Mārtiņš mums tāds skarbs ir komentāros, kā tu pret to izsakies? Normāli, mierīgi. Ja vajadzēs kaut ko pateikšu pretī. Skaidrs, paldies. Lūdzu. Valders, mums ir vinējis vīriešu konkurencē šo šovu dalību, un kā tu jūties? Šobrīd vienkārši pats nespēju noticēt. Es visu laiku cerēju, un tagad man ir jauns talismans. Tas, kurš būtībā visi izšķīra. Tu viņu nesalaudzīs trasē? Viņam varbūt būs īpaša vieta, tad redzēsim. Kā tev tā iepriekšējā pieredzīta tiem močiem ir? Pats, kā ikdienā braukāju mocis, bet uz cross bija pirmo reizi, un tas jau man no mazas bērna kājas ir sapnis, kad gribētos tā kā kādreiz braukt tajā crossā. Šito šovu ieraudzīju. Pamanīju, momentāli pieteicos, rīt darbdienu, gan jau, viss būs. Ar kādu moci pats tu brauc? Tas enduro skaitās tāds, bet turismu enduro, tāds KTMs. Tā tad tomēr kaut kas tuvināts ir? Cik tuvināts, crossā toči nē, no crossnieka īstenībā tālu. Skaidrs, paldies. Labi, paldies jums. Es domāju, ka super diena, visiem patika, viss bija kārtībā. Vislielākais prieks bija par to meiteni, kas atgriezās trasē pēc kritiena. Tas patiešām ir, es domāju, ka daudz džekeri, viens no viņiem aizmuka uzreiz jau, to es nesaukšu vārdu uzvārdu, bet viss pārējais bija super. Un tā tad lietas koki ir atrasti un būs no kā veidot? Darīsim, ko varam. Perfekta diena, forši pavadīts laiks, rītīgi izsmējos bez desām. Tas tev bija humors? Bet, protams. Tā varētu būt. Iesācēju uz motocikliem, vienmēr humors, pilna gāzi. Un par konkursu vinētājiem? Redzēsim, kas tur no viņiem sanāks. Grūti jau tā pateikt, 2 apļi tomēr ir mazs laiks. Es domāju, ka viņiem ir potenciāls un mēģināsim viņu dabūt ārā. Ko tu viņiem novēli? Nesalaust neko. Paldies. Motociklam, es domāju. Saldāts vafelītis. Bez tām vafelēm tā nepabraukt točni.